Ar brokera balvu birža vēlas pateikties aizvadītā gada labākajam un profesionālākajam tirdzniecības speciālistam. Kā arī mēs ar šo balvu vēlamies celt brokera profesijas prestižu un godu sabiedrībā. Lai noteikti šo brokeru balvas ieguvēju, katrs brokers tiek vērtēts vairākos kritērijos. Pirmkārt, tiek analizēts veikto darījumu apjoms un tirgoto akciju skaits. Otrakārt, brokeri paši no savas vidus ievēl labāko. Un treškārt, birža iekšējā balsojumā ievēl labākos brokerus. Un tagad es uz skatuves vēlos aicināt vairākkārtēji šīs balvas ieguvēju, kā arī pagājušā gada laureātu Nataļu Točilovsku no SEB bankas. Ņemot vērā, ka tev no šīs balvas bija jāšķirās un nav zināms, vai tu iegūsi 3. reizi, es tev vēlos sniegt piemiņai fotogrāfiju no šīs ceremonijas pagājušajā gadā balvas saņemšanas brīdī. Saki, vai aizvadītajā gadā bija viegli vai grūti nest šī gada brokera godu? Viennozīmīgi bija ļoti patīkami un patīkami, kāpēc? Tāpēc, ka daudzi gan klienti, gan citi brokeri arī zvanīja un prasīja, kāds ir mans viedoklis par vienu akciju vai par otru akciju. Un saka, nu, tad tu esi gada brokeri, tad taču jāzina. Un kad viss krītās, diezgan grūti atbildēt tādiem jautājumiem. Bet viennozīmīgi bija gods un kļūt par brokeru 2. reizi. Un man ir tiešām interesanti paskatīties, kas tad tu 3. reizi no tās puses. Jā, un drīzum mēs to uzzināsim laikam. Un tagad, Natāļa, paldies. Es tev lūkšu arī paziņot šī gada balvas ieguvēju. Jā. Nākamais cilvēks, kurš izjokos. Man prieks redzēt to cilvēku uz šīs lapiņas, jo tiešām es gaidīju, kas tas cilvēks būs uzrakstīts uz tās lapiņas, un es domāju, viņš vai ne. Un tas ir Jūris Jankovskis. Sveikam! Jūris Jankovskis! Tu jau dzirdēji, tev tagad nāksies atbildēt Nataļas vietā uz jautājumiem, kuras ir labākās akcijas. Lūdzu. Es ceru, ka nākamgad es varēšu teikt, ka tikai tirgus ir kāpis manā gada laikā un attiecīgi par kritiem vairs nebūs jārunā. Paldies! Ir patīkami redzēt, ka brokeri runā, lai gan mūsu iepriekš brīdināja, ka viņi esot ļoti nerunīgi. Paldies! Aplausi! Apsveicam uzvarētāju vēlreiz. Es vēl tikai varu atzīmēt, ka Jurim Jankovskim bija ļoti labs vērtējums visās 3 kategorijās. Gan no brokeru vidus, gan biržas darbinieku vērtējums, gan arī viņam bija vislielākais veikto darījumu apjoms aizvadītajā gadā. Apsveicam vēlreiz uzvarētāju.